Mūžcenais jautājums, kas radīs cilvēku un kāpēc ir ciešanas? Pirms miljoniem gadu dievi dzīvoja ar cilvēkiem. Mēs esam tikai izejmateriāls,
Zvaigžņu karam. Piezīmēšanās rā bāzē. Cilvēki ir tikai barība dieviem. Kad notiek eksistencionālais terors, pašsaglabāšanās ir ļoti svarīga. Kāds domā dzīve bezjēdzīga, bet tas tā nav. Mūsu dzīve, misija paplašināt prāta apziņu. Pašsaglabāšanās viena no dzīvības funkcijām. Mēnesis kolonija. Zeno apkarošanas dienests strādā visu diennakti. Mēnesis kolonija briesmās. Ticība mirst pēdējā. Zeno dragoni, ar kuriem labāk netikties. Zeno dragoni dievi no cita visuma ir asinskāri radījumi. Zeno apkarošanas dienests strādā visu diennakti. Uz notikumu vietu brigāde dosies. Uz karsto vietu dienests dosies, lai glābtu te dzīvību. Viņi piezemējās uz Saules un uzlādēja savu kosmosa kuģi, uz kurieni transportē mūsu DNS tūkstošiem nolaupīšanas liecības gadījumi. To dara zvaigžņu cilvēki. Es, zemes cilvēks, mans zemes DNS, es dzīvoju savu parasto dzīvi. No kurienes mēs atnācām? Kas ir mūsu radītājs? Mūsos ielikts zvaigžņu gēni. Marss ir mūsu mājas. No Marsa uz Zemes nokrita komēta, kas atnes dzīvību. Marss ir mūsu mājas. Māra Lintinga zvaigžņu kājinieka biogrāfija. Māris Lintings, cilvēks, dzimis 1986. gada 20. martā, pilsonība Latvijas. Kaujas iemaņas, snaipēts, amerikāņu bloku pistola, Makarov pistola, automāts. Uz Marsa karojas pret gigantiskiem robota zirnekļiem, arkatroniem. Iznīcinājis M57 Marsa komunistu bāzi. Piedalījies arkatronu karā kopā ar Gerbertu, Kiborgs un Špīri. Bijis mēnesis bāzes LV246, lai glābtu kolonistus no ksenomorfu inficēšanās draudiem. Uzspridzinājis mēnesis bāzi LV246. 2020. gadā Obriečnī otrajā brigādē bija 2020. gadā Lintings ieguva iesauku latviešu Rembo dēļ patriotismu un drosmes. Izdzīvojis xenomorfu uzbrukumu uz Marsa bāzes M57. Visi komandieri gāja bojā izņemot Lintingu. Lintings vienīgais izdzīvoja xenomorfu teroru uz kosmosa kuģi Nostromo. Lintings veic taktiskās kaujas operācijas uz mēnesi bāzes LV246 un Marsa bāzes M57. Skorpioni trefa veic invāziju uz mēnesi. Mēnesi kolonija tika apdraudēta. Lintings tika nosūtīts uz mēnesi, lai glābtu mēnesi koloniju. Mēnesi misija veiksmīga. Viņa Nova ir no Marsa. Es dzīvoju Marsa krāterī. Cilvēku kolonijas nolaupa citplanētiešu un veic eksperimentus, pēc kā atmiņa tiek izķēsta. To dara zvaigžņu cilvēki.
Viņa Marsa sieviete, pa Marsu staigājot. Mana Marsa kronika, patiesība iet tur ārā. Mēs zeltu meklējam un alumīniju. Mēs kosmonautu uz Marsa. Sarakstos ar sievieti melnais caurums. Aiz fantāzijas sienas, realitāte sūra, 350 gadi uz Nibiru. Aiz loga rūtīm sasulušām, vien luktura silueti redzami. Ērgļa pavēle no mātes kuģa, miera misijai gatavoties. Operācija Āfrikas iesnes. Operācija miera balodis. Sakaru beigas Māris Rembo. Iespējams, Zeme kādreiz sadūrusies ar Veneru, izraisot tālajošas sekas un prātām neaptveramu haosu, kas, ja mēs pareizi prastu atšķirināt katastrofas atstātos paviļienus, ļaut izsekot cilvēces vēstures īpatnības. Mēs esam planetārās amnēzijas upuri. Mēs neatceramies, kas īsti esam. Zemi piemeklējušas lielas katastrofas un iznīcinājušas attīstītas civilizācijas, tādas pašas kā mūsējā. Mums jāatceras, kas esam un no kurienes esam nākuši. Daudziem seno kultūru pārstāvjiem bijušas dziļas zināšanas par debesu ķermeņa mehāniku, zināšanas, kurām līdzīgas iegūtas pavisam nesen ar satelītu un datoru palīdzību. Mēs visi esam kosmisko būtņu hierarhijas daļa. Notiek ārpus Zemes saskārsme ar dieviem, pusdieviem, dievietēm un eņģeļiem. Te var vilkt paralēlis ar NLO fenomēnu. Mūsdienu zinātnes nespēja pienācīgi aplūkot NLO ekstrasensoro uztveru un paranormālās parādības ir viena no galvenajām apsūdzībām pašai pret sevi. Tāda parādība esamība pierādījumi mūsdienās ir ļoti spēcīgi. Ja vajadzētu noraidīt visas liecības par NLO nolaupīšanas gadījumiem un citiem kontaktiem, ko snieguši daudzi avoti, mums būtu jāatsakās pieņemt jebkāda veida liecības. Daudz tādi notikumi norisinājušies pagātnē un izraisījuši planetāro amnēziju. Cilvēks piemeklējis visaptverošu atmiņas zudums. Tā ir cīņa, kas risinājusies gadus tūkstošiem ilgi un turpinās joprojām. Draudi Zemē no kosmosa, jebkura šāda sadursme var izraisīt globālu katastrofu, kad zinātnieki beidzot atzīst, ka meteorīta krāteris Arizonā radies asteroīdu trieciena rezultātā pirms 50 000 gadu. Pasaulē konstatēta apmēram 150 šādu sadursmju, radīti krāteri un to skaits pieauga ik gadu. Nav zināms, vai 1908. gadā Tunguskā, Sibirijā notikušo eksploziju izraisījis līdzīgs trieciens vai Zemes sadursme ar asteroīdu, vai pat ārpus Zemes kosmosa kuģi. Tomēr šajā liktenīgajā dienā radušies masveida postījumi skaidri liecina, kas notiks, ja kaut kas līdzīgs atkārtosies blīvi apdzīvotā teritorijā. Jāsargā mūsu planēta no sadursmes ar asteroīdiem un komētām, lai novērstu draudus no kosmosa. Būtu jāizveido droša sistēmas izveide, ka kosmosā noteiktu visu
to objektu atrašanās vietu, kuri atrodas tuvu Zemei un kura konstatētu, kurš no tiem var izraisīt sadursmi. Nākamais solis būtu attīstīt tehnoloģiju, kas ļautu labāk izprast šo objektu uzbūvi, kā iznīcināt vai novirzīt objektu, kurš dodas mūsu virzienā. Supernovas eksplozijas liecība alumīnijas 22 līdz ar citiem zinātniskiem un mitoloģiskiem pierādījumiem, kas atrasti lielā koncentrācijā mūsu Saules sistēmas nomalē, ļāva secināt, ka zvaigznes sprādziens iespējams izraisīs masveida postījumus. Dzelzs rūda, kas guļ Zemē jau 11,000 gadus, uz kuras magnētiskā polaritāte tika mainīta, arī liecina par milzīgu sadursmi ar kādu magnētisko ārpuszemes spēku tajā pašā laika posmā. Supernovas gabals sagrāvis blakus esošo planētu orbītu un to rotāciju ap savu asi. Sfinksa un piramīdas ir astronomisks piemineklis lielajai katastrofai, ūdeņi cēlušies no okeāna un jūras, kas redzams uz Mēnesi. Kosmiskās izcelsmes ķermeņu ugunīgais gals. Uz Mēnesi tika atrastas naftas ogļūdeņraža pēdas. Paraugos, kas tika nogādāti uz Zemes pēc Apollo 11 misijas, bija atrodamas liecības par organisku vielu aromātisko ogļūdeņraža veidā. Visa zvaigžņu gaisma un karstums nerodas kodoltermiskajos procesos. Saule un visas pārējās zvaigznes atgādina milzīgas lodveidas zibeņus. Mītiskie dievu debesu kaujās apšaudījuši citu ar milzu zibeņiem. Gan uz Mēnesi, gan uz Marsa atrodas daudzi teresveida un spirāļu veida krāteri. Seja uz Marsa. Marsa tēls rētu izvagota seja, kas parādās daudzās kultūrās, ir Marsa dievs karotājs, kas apvērsuma laikā tiek smagi ievainots pierēja, sejā un augšstilpā, kur karotāji tur brūces. Šis ir stāsts par Marsa karavīru prototipu debesīs. Marsa dievu cilvēki godājuši un iedvesmojušies, pirms cilvēki devās kaujas laukā. Cilvēki ir stulbi lopi, kurus aizveda lopu vagonos. Es, Nibiru Sturmbannführer, atzīstu, ka mīlu un reizē ienīstu te cilvēkus. Cilvēki ir lopi, kurus audzē citplanētieši te dievi. Cilvēki ir nekas vairāk kā izejmateriāls ar zvaigžņu karām. Otrā pasaules karu izbeidza dievu iejaukšanās, jo redzēja lielo asinspirti, ko piedzīvoja cilvēki. Mein Kampf, izcila grāmata. Es jūtos vecs un nesaprasts. Ich bin Nibiru Sturmbannführer. Kas du bist nicht verstehen, Schweine. Ich liebe meine. Ich bin nicht Nazis. Ich bin Lettland Sturmbannführer. Bet jā, cilvēks ir tāds dīvains radījums. Viņam visu laiku vajag vēl, līdz pārapdzīvotiem teritorijiem, pārapdzīvota populācija. Cilvēki par daudz sadzimuši. Bet tomēr tas transhumanisms
ir radīts, lai cilvēks par robotiem pataisītu, Terminatoru laiks. Tāpēc cilvēkus sadzen elektroniskajā koncentrācijā kā lopus uz kaukšanu. Viena mana puse atzīst to, otra noliedz. Cilvēciskā puse saprot, ka tā nedrīkst, bet otra atzīst. Esmu tomēr cilvēks. Kāda mīlestība, ko es te murgoju? Šis ir karš, kur nogalina nevis ar lodēm, bet vakcīnām. Tā ir veiksmes spēle, krievu rulete. Warum du bist taub? Ich bin Menschen, bet tomēr esmu tikai te cilvēks. Es izlēmu, ka nevajag deportēt cilvēkus lopu vagonos. Šūka tāpat zina, kur dubļi. Lai labāk drāžas, pušķenī traheice un palielina cilvēku populāciju, jo latviešu tauta izmirst. Ich bin from Mars. Es, Marsa oficieris Reinbergs, esmu daudz vētras pārdzīvojis. Marsa vētras, Covid vētras un citas vētras. Brīžiem saprotu, kāpēc notiek dzimtības samazināšana, jo pārapdzīvotība ir. Daudz kari pasaulē notiek. Esmu izdzīvojušais. Ja cilvēki ir tik stulbi, ka nesaprot, kas notiek, tā ir viņu problēma, bet es nevainoju viņus. Brīžiem arī manī ir vētra, bet es pāriet, viss pāriet. Galvenais palikt dzīvam. Daudz naidīgi organismi dzīvo manā zemē, svešķermeņi. Būtu man vara, ja ich всех положил на место. И устроил свой порядок. И был сам себе как хозяева. Pats sev saimnieks savā valstī. Un pats sev saimnieks par savu dzīvi. Es, Marsa oficieris Reinbergs, ziņoju. Cilvēka resurss ir labs izejmateriāls zvaigžņu karam. Uz Marsa un Mēnesi un citām planētām jāsūta speciālas ekspertu brigādes iznīcināt ksenomorfu draudus. Taktiskās operatīvās triecienu grupas ļoti labi noderēs. Noderēs visa veida ieroči, lāzerieroči, automāti, granātmetēji un it īpaši ugunsmetēji. Marsa bāze M57 ir inficēta ar ksenomorfiem. Marsa bāze M57 tika likvidēta, bet, kā ziņoja vietējie iedzīvotāji, tur vēl palikuši ksenomorfi, vajag visu iztīrīt. Es, Marsa oficieris Reinbergs, ziņoju par aktivitātēm M57 teritorijā. Vēl palikušas ksenomorfa dzīvības pazīmes, tāpēc tas jādara neuzkrītoši, cik iespējams. Brigāde Alfa devās iekšā bāzē, bet neviena neatrada, tāpēc brigāde turpināja meklēšanu un devās uz kodola reaktoru,
kur uztvēra ar radariem vairākus dzīvības rādītājus. Brigāde atklāja uguni par ksenomorfiem. Bija ligzda izveidota. No 7 brigādes biedriem palika dzīvi tikai 2. Ligzda tika likvidēta. Xenomorfu ekstremitātes lidoja uz visām pusēm. Mani biedri Korijs un Pēteris palika dzīvi. Tums ir labs xenomorfu sabiedrotais. Xenomorfi jeb drakoni ir reptīļi, gigantiskas čūskas, kurus pielūdza kā dievus senie acteki. Sieviete Riplija 8. Viņa bija militāras klonēšanas rezultāta objekts. Korporācijai tomēr tas izdevās klonēt viņu. Riplija 8 klons nebija ļauns xenomorfs, bet hibrīds. Jauna xenomorfa rase viņa bija. Xenomorfa un cilvēka hibrīds. Bet tas brigādei nelika domāt savādāk, ka xenomorfi ir ļaunuma izdzimums, kurus vajag šaut nost. Ich надо истребить. Viņi ir inficējuši visumu, tāpēc laipni aicināts zvaigžņu kājiniekos, kur vienīgais uzdevums iznīcināt xenomorfus. Ļaunuma perēklis ir jāiznīcina. Stājies zvaigžņu kājiniekos. Es neesmu dienējis Nacionālajos bruņotajos spēkos. Esmu vienkārši atvase. Es vairs neesmu biomonstrs cilvēces iznīcināšanai. Esmu tikai cilvēks. Viņi pielidoja pie Saules. Saule prožektors. Viņi pielidoja pie Saules ar savu kosmoskuģi, lai uzlādētu baterijas. Saule tikai prožektors. Chemtrails pavēle iznīcināt nevakcinētos. Chemtrails no debesīm. Nāve no debesīm. Смерть от воздуха. Šis ir karš. Это война, kur nenogalina ar ieročiem, bet ar chemtrailu. Iznīcināt nevakcinētos. Es nevakcinēts. Manas asinis paliks tīras no tiem ķīmijas sūdiem, от этих химических дерьмов. Es varēju nomirt no agresīva vīrusa, bet esmu dzīvs. Nevarēs ne pirkt, ne pārdot bez verga zīmes. Es varēju nomirt no agresīva vīrusa, bet esmu dzīvs. Agresīvais vīrus, bioloģisks ierocis, tas izplatās pa pasauli vienlaicīgi. Viņi grib mūs iznīcināt, jo uzskata, ka esam lieki uz zemes. Šis ir vispasaules terors, transhumānisma plāns, cilvēkus pataisīt par robotiem. Pentagons dod pavēli iznīcināt nevakcinētos. Es nevakcinēts. Ārstē mani dzīve.
No citurienes atnācu. Kristus gaismas kronis tumsas ielējā. Viņš karoja pret Antikristu. Melnās čūskas reptiļi, tumsa viņiem sabiedrotais. Tu, Siriusa zvaigžņu gājinieks, tici Dievam, un viss būs labi. Vēl viena slepkavība tumsā, gaisma acīs izdisusi. Es esmu jūsu pusē, bet izredzes jums tiešām maz. Es bezšķirneņu organismu, es funkcionēšu perfekti. Es bioloģisks organisms, ne mehānisks dzīvnieks. Ciešanas uz zemes šīs, jo reptiļiem vajag barību. Baznīcas ar simboliem, lai brīvprātīgie atdod dvēseles citas pasaules radībām. Es, Siriusa zvaigžņu gājinieks, ne mehānisks dzīvnieks. Es bioloģisks organisms, nevis barība viņiem. Labi, ka nekrīt bumbas uz galvas. Otrais pasaules karš. Genocīdu kāds vēl piemin. Vai kāds sajēdz? Tagad ir 4. reichs. Kaujas lauks uz Mēnesi. Nukleārais karš uz Marsa. Es, zemes cilvēks, esmu tomēr tikai cilvēks. Švābs grib atņemt īpašumus. Holivuda nedeg. Tu tomēr esi cilvēks. Es, atombumbas trajektorijas dzejnieks, kad manī mostas šturmbamfjūers, tad fašisti staigā apkārt. Es esmu visur te staigā apkārt. Wer ist Liebe meine? Wer ist meine Liebe? Wer ist meine Liebe? Zeno apkarošanas dienests strādā visu diennakti. Mēnesi kolonija briesmās, ticība mirst pēdējā. Drakoni, ar kuriem labāk netikties. Zeno drakonu dievi no cita visuma, asinskāri radījumi. Marsa oficieris Reinbergs ziņo. Virspavēlniecība apmierināta, bāze uz Mēnesi iznīcināta, štābs nosargāts, melnie drakoni likvidēti. Nemaisies pa kājām, katra dzīvība ir vērtīga. Nesāc kāru ar Dievu, zaudēsi. Slepenos arhīvos guļ materiāli par NLO, kura nacistiskā Vācija izdeva cilvēkus eksperimentiem uzšķēršanai, apmaiņā pret slepenām militārām tehnoloģijām. Vāciešu SS oficieri tikai pildīja pavēli. Они исполнили приказ. Tieši tas pats mūsdienās. Šim tirāniskajam režīmam ir jākrīt. Režīms, kur tirāni valda. Esmu par dzīvi cilvēkiem. Virspavēlniecība apmierināta. Bāze uz Mēnesi iznīcināta. Melniede drakoni likvidēti. Melniede drakoni likvidēti. Armijas maršē uz Marsa.
par jauno kārtību stāvēt un krist. Labāku dzīvi es gribu dzīvot, lai nāk jaunāka kārtība, lai nāk jaunā valdība, varenu darīt Rīgu atkal, varenu darīt Rīgu atkal. Es, parasts cilvēks Rembo, mirt vēl nav mans laiks, kad kari notiek pasaulē, kad tanki brauc un bumbas krīt, kad īsti karavīri mirst, jo karo pret tumsas režīmu. Nesu savu krustu. Esmu zemes balss, es cīnos par taisnību, par māti zemi esmu meža Rembo. Es miera nesējs, esmu Latvijas tanks, par nacionālām interesēm esmu par to, lai sveši tanki nebraukā manā zemē. Esmu zemes balss, es cīnos par taisnību, par māti zemi esmu meža Rembo. Es parasts cilvēks. Latviešu putnakam, jeb vairāk zināmam kā konosmenīgos, ir ziemas terapija. Pēc pārslimotā agresīvā vīrusa no tā atņemtu dzīvi. Dzīves esmu. Rakstīt savu nākamo solo albumu saucas Intēļu materiāls, pa angliski Expendables. Otā. Gaidiet jauno materiālu. Nacionāls, sociāls, black metal. Tas būs. Ziemas terapija. 2025. gadā.
Man ir ko te teikt. Dažreiz dzīvē jūtos kā izej materiāls, расходный материал. Nu, tad tā viņš ir. Kāpēc? Tāpēc, kad, kā saka, tā kā aptver, ko izšauj un pēc tam izmet prom. Ieliek automātā, pielādē, tad to izšauj un tad to aptver, vienkārši izmet. Uz noteiktu laiku munīcija ir noderīga, bet tikai uz kādu laiku. Un tāpēc ir tā. Un kaut ko es varu pateikt ļoti svarīgu. Būt dzīvē noderīgam. Tas ir ļoti svarīgi. Būt noderīgam izej materiālam. Ne tikai armijā būt noderīgam, bet dzīvē arī. Un es iesaku būt pa dzīvi kā tankam uzvarētājam. Nibiru Sturmbannführer ir personāžs, izdomāt personāžs no zinātniskās fantastikas filmas izej materiāls, расходный материал, expendables. Nibiru Sturmbannführer teiktais par deportāciju. Tas bija, kā zinot to, ka otrajā pasaules karā deportēja latviešus no Latvijas. Gan latvieši to darīja, gan Krievija. Tagad griezt atkal tas pats. Nekas nemainās. Es paskaidroju, ka tas mans teiktais, ka cilvēki ir stulbi. Tas bija tāpēc, ka cilvēki tiešām bija stulbi, jo viņi nodeva paši savus tautiešus. Paši savējos stuciju esiem varas iestādēm un citām
iestādēm. Un tad tagad atkal tas pats. Vēsture atkārtojas. Scenārijs tas pats, aktieris citi citi. Cik skaists saulrietis. Bet saule tikai prožektors.